Ko, darbie draugi, kādu laiku nav bijuši manā kanālā basketbola vlogi, tātad šodien to mainīsim. Neskatoties to, kā ārā ir uz 32 grādi, pusotra stunda jau pirms spēles, mēs redzam, ka pie arēnas Rīgas ir cilvēki un viņi gaida basketbolu. Šodien ir pārbaudas spēle pret Gruziju, sākās pēc pusotras stundas, un pirms tam bija pārbaudas spēle pret Igauņiem, kur zaudējām ar -10 punktiem. Jauns treneris, tie, kas nezina. Redzēsim, es pat nezinu, ko sagaidīt, jo laikam galvenais jau ir nevis šīs spēles, bet sagatavoties tām nākamajām spēlēm, kas būs pēc tam, un World Cupam kvalificēties, protams, ka basketbolā. Tā kā iesim iekšā, skatīsimies, ko mēs varam. Un viena lieta, kas man obligāti ir jāpasaka paldies ir LBS-am, Latvijas Basketbola Savienībai, un noteikti jāpasaka liels paldies TET+. TET+ Klasika var arī vērot šīs spēles par to, kā atļauj mums filmēt un taisīt vlogu un parādīt mazliet vairāk, nekā mēs parasti varam to darīt. Ejam! Nu, ko mazliet esam ietušies, pāris bildes ir uztaisītas, ar čaļiem dažiem sasveicinājos. Protams, ka pirms spēles baigi nesnāks parunāties, domāju, pēc spēles noteikti ar skuju parunāsim. Ir izcilnieki jaunieši un varētu būt apkārtiem 6000 cilvēkiem, kas galīgi nav slikti šī karstajā dienā. Bet patīkam redzēt ir Tomus, skuju, lomiku, vispārējos, izbaudam. Un galvenais, viena lieta, par ko es tiešām gribu pateikties, ka šeit ir tādi 20 grādu temperatūra arēnā. Ārā ir 32. Liels paldies! Ja godīgi pats esmu diezgan nobežījies par šodienas spēli. Es domāju, ka būs ļoti tuva. Bet, mēs jau latvieši, mums gribās, mums vajag mājās uzvarēt. Un es ceru, ka ar čaļiem arī izdosies. Ņemot vērā, ka daudz jaunie novēl to, bet +2 jebkurai no komandām pēdējās sekundes izšķir visu. Prieks tev redzēt! Vienmēr prieks tev redzēt! Ko tu sagaidi? Ko tu šeit sagaidi no spēles? Ņemot vērā, ka Igauņiem ar -10 zaudējām. Zini, es uz šitām divām spēlēm neskatos tik ļoti būtiski. Protams, tas ir kaut kāds ieskrējiens un atspēriens mums no pašam Jānim Gēlītam un Jānis ir bijis tomēr Lūkas bankijas sistēmā un viņš zina visu iekšā, ka Latvijas. Mēs neticējām, es runāju, mēs šajā kopumā par visu varbūt sabiedrību, ka nenoticēja Sito Alonso sistēmā, lai gan man Sito personīgi patīk, bet tas ir subjektīvi, protams, katram kuram. Bet no šādām divām spēlēm, kad tiem Igauņiem zaudējums, atkal pirmā sanākšana visiem kopā tāds vasarīgs basketbols, tiešām vasarīgs. Grūti nosaukt citādāk, jo šodien arī kāds laiks. Iekšēnē šeit ir labi. Bet es neko daudz, es negaidu neko daudz tiešām. Es tikai šodien kā izlas izskatās. Vai mūsēja izlas šodien ir favorīti? Es tev godīgi pateikšu, es neesmu paskatījies, kas ir Gruzijas sastāvā. Es sanāku uz spēles. Tur ir tas NBA čalis, jā? Bet man šeit viņš nav. Ir, jā. Varbūt es neesmu. Kāds Gruzijas nāc skatījies. Es nezinu, kas ir favorīti. Es gribētu, lai mēs kurā spēlē esam favorīti. Grūti pateikt tiešām. Nē, es tikai vienu uzvaru vajag. Pirmkārt Jānim Gēlītam vajag pirmo uzvaru dabūt. Un otrkārt tagad vajag sajust to uzvaru garšu, lai mēs tagad pret Austriju un Nīderlandu labāk nospēlējam. Un ko jāpakaļ zaļās? Nezinu, tas atkarām jāprasa. Ko dārts? Neprasa vārdu. Bet tu ir tāds ūdeņu moteļošs. Tagad spēlē Eirokausa. Es gribētu sastāvā redzēt gan Rikardu Tomašu, gan Rolandu Šmitu. Es gribu arī Mārtiņu Laču, lai viņš man vādē trojkas. Žagārs tev nepatīk, jā? Nē, protams, skatīsimies, skuju ņemam apkārt. To viņš tomēr 2,5 gadus bijis īsts cēlis. Ar Žagaram jāielic tādā braucošā vilcienā jau ceļos. Nē, protams. Arturs superīgs, protams. Artur, jebkurā gadījumā ņem savā komandē. Super, lai nāk jau izdodas. Yes.
Skaļi. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo Latviju, svētī Latviju, svētī Latviju, meitas ir, cilvēki ir tiešām pārsteidzoši daudz, ņemot vērā šodien karstumu, bet arēna arī sāk palikt bišķiņ karstāks. Raivis Mārcis ir ieradies, pirmajās rindās daudz zināms cilvēki. Nu ko? Jāuzdara. mūsu zemē! Latvija! Sākums bija neatbaidīgs, bija 0-9, 7-9 tāds atkomies, kaut kā nezinu, nogulējām sākumu, bet būs labi, viss būs labi. Es tikko ieraudzīju Gruzijas treneru Veču, nu tik stilīgi golfu, es neesmu, izskatās pēc kādu mafijas bosu viņš, tikai es nezinu. Jāspēl vēl minūtes 5 pirmajā ceturtdaļā. Kā nevar saprast, kā pa kalniem, kā pa lejām. Nu, Bračiņ, kāds sajūts? Tagad vispār? Jā, vispār. Vispār ir forši. Esmu izceļojies. Tev karstumiņš netraucē? Nē, man Amerikā 42 bija. Ko tu Amerikā darīt? No sākuma ledu laizī, pēc tam tur lavījies iekšā futbola stadionās. Otrādā. Es lavījos hoķī, bet biļetes nopirku futī. Jā? Jā. Cik sanāca par biļetēm? Mēs vislētākās, ko varēja atrast, par 180. Bet nu, mēs pārsēdāmies tāpat Kaut kur labāk. stīpri labāk. Tas tā kā gada apakaļ, es man šeit hoķī, ka es aizbraucu un kad arī varēju iet, kur tu gribi. Jā, tu zini, kā ir stadioni, kur to nevar, bet tur Amerikā tāds šils, ja mēs iegājām pat Stanley Kausā. Kā tā, kad jūs uz hoķī? Kā tu izdomāji? Tu īstenībā visur esi bijis. Tu biji uz hoķi pasaules čempi, tu biji tur, tu biji... Olimpiādē šogad visiem hoķiem. Tā TikTok nauda? Nu arī. Nē, bet par to es nemaksāju par Stanley Kausu finālu. Mēs iegājām. Labi, tu nevari no Purčika ieiet Amerikā. Nē, nu, bet viss salikās īstenībā, visi pārsteigti, cik tas izmaksāja. Tā kā, ja tu plāno un domā, tad galīgi nav traki. Man bija domā, man čoms zvanīja, nu jau, ka bija sācies. Jā. Šitai laižam uz Meksiku uz nedēļu. Jā. Mēs reitinājām, nu, kaut kāds trīnīts. Un vienu spēli mēs varēsim apmeklēt. Jā, nu, mums divīts. Uz visu ceļu. Ar visu hoķi. Ar biļeti arī, ar lidojumu, ar visām viesnīcām, ar mašīnu, ar degvielu, ar ekskursijās bijām. Jā, kanjonu es kaut kā redzēju. Ne? Jā, viss kaut kur mēs bijām. Ok, Latvija zaudēja Igaunijai -10 punkti. Jā. Šodien spēle pret Gruziju. Kāds sajūts par to? Nu, nav labi īstenībā. Man liekas, Basītis šobrīd ir tādā vedrē. Pēc lielākās virsotnes ir tāds kritums, un es gaidu, kad atkal mēs celsimies. Man ir bail. Tu šodien tā neizbaigi pārliecināts. Es baigi neesmu, godīgi sakot. Bet vai nav tā, ka vienalga šīs divas spēles galvenais ir tādā, ka pasaules kausam? Nē, nu, protams, bet tas pasaules kaus arī man tā sāp, ka man liekas, ka viņš jau Latvijā, ir, viņš jau ir tā kā, nu, jau viņš ir beidzies. Nu, es godīgi sakot, nu, latvieši vienmēr nekam netic, bet slikti, ir slikti. Tur ir visam jāsakrīt. Kurš tev ir mīļākais izlases spēlētājs?
Šobrīd, laikam, Lomašs man būs. Jā, Lomašs. Viņš var paņemt uz sevi un izdarīt visu, ko vajag. Un tāds viņš kārtīgs līderis šobrīd. Super. So you start kicking when the room is spinning and the words are ticking. And the radio's all about a runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, how I missed you, let's go listen. 39, 47, nu ko, tad bija tiešām pa visiem augšām, pa lejām, kaut kas foršs, kaut kas nesanāk. Iesim parunāt citiem cilvēkiem, ko tie domās. Nu ko, satikām treneri, Jur, kā pa spēli? Pirmais puslaiks, varbūt tās tavu komentāru, vai ir tas, ko tu gaidīji, un vai neiet tik labi tomēr? Pagaidām var redzēt, ka nav vēl tās saspēles, un kad arī spēlētāji atšķirās kondīcijā, ka notiek izmaiņas, ka tiek pie Lomaša Džagara laukumā, tad viens rezultāts, tad ir pienākam klāt, un tad, ka viņi nav laukumā, tad mēs esam tā kā iedzinējos. Tu pats gan vēl līdz nevienai izlases trenēšanai neesi ticis, ja es nemaldos, ja, matemātiski. Bet ar ko atšķirās kluba treneris no izlases treneris? Pēc tavām domām? Es domāju, tas ir prestižs, vēl lielāks nekā klubā. Tas ir... Tu īstenībā vēl savējo. Jā, savējo. Un es domāju, tas arī ir tādā ziņā, ka tur ir arī tu savāc labākos spēlētājus. Tu vadi labākos Latvijas spēlētājus uz to mirkli, jo nevienmēr pie katra trenera labākais arī spēlē. Tā ir. Svarīgākais jautājums, to neatbildēt, mēs jau nesam tev prasīšanu privāti. Ir zināms, ko tu dari? Atpūties, neatpūties? Mēs tev kaut kad redzēsim atkal trenējam vai nē? Kas notiek? Kaut kad redzēsim. Tu arī novēlu to treneris. Sveiks, Uģi! Čau. Nu kā pensijā? Nezinu, normāli. Vēl jau zini, vasara, tad jau tu baigi nejūti un nedomā par to. Parasti jau vispār vasarā mēs atpūšamies, tāpēc jūnijas, jūlijas ir tāds, kad tu vēl neaizdomājies par to, ka tev pensija. Stāks tuvāk sezonas sākumam, domā kaut ko patrenēties, pats sev jau tā? Sūdīgā formā? Nē, kad? Nē, es kaut kā pakustos, bet basketbola bumbas jau tā man neprasās, bet pārējais jau Rasins negrib palikt. Es biju tavā līdz šim pēdējā spēlē klāt. Pēc spēles es prasīju, vai man iedos pāris vārdus sarunai. Man pateica, Ārš, piedod, šī ir redzā reize, ka nebūs. Asaras tev bija puņķi, viss pēc skats. Smagi, ja? Es esmu diezgan emocionāls cilvēks, un tajā dienā man bija tā kā emocionāli pagrūti. Es jau pēc tam kaut kam vēl pēc tam runāju pēc pusstundas vai stundas, un tad jau man bija grūti vēl teikumus salikt. Zin kā tie gadi ir cauri izgājuši, un kaut kādā vienā brīdī, kad tu attopies tajā realitātē, tad ir grūti. Kas tālāk tev? Dzīvē vispār? Gan jau ģimene bērni. Ģimene bērni, tiem droši vien ir vairāk laiks tiks veltīts. Ir kaut kāds darbiņš, kas ir uzsākts, kas ir jāturpina. Tad skatīsimies, vai sanāk to, kur apkārt pasītim būt, vai nē, to laiks rādīt. Gribās? Jā, gribās pietrūkt jau. Tev kaut ko gribētos tādā profesionālā līmenī, vai varbūt tieši ar bērniem? Nu tā. Nē, bērniem toči nē. Nav, jā? Bērniem, nē, man pacietīgi nav tā bērni. Jā, tu arī tomēr spēlē gan ar Jurīti, gan ar tiem kopā. Tu jau redzēji, kā es līdz audzināt. Tad tu vari iedomāties, kā būt ar mazāk. Tā loģika noteikti tā kā man ir citreiz, kas saka, ja es gribētu autāt bērns, tas iet mājās, lai es... Man pietiek ar saviem brīviem, tā kā es vairāk bērns nē. Tu nezinu, kā vienmēr, tas pirmais, kad tu runā ar džekiem pēc sezonas beigām vai pēc karjeras beigām, kas tev pietrūkst? Tev pietrūkst džeki, tev pietrūkst tāds atvainojas soļu ģērtuvē, tev pietrūkst, ja kaut kur es to varēšu dabūt, tad es droši vien būšu par pats. Super, man prieks tev redzēt. Čau. Nu stāst man, kā tev līdz šim spēle, un kā jaunais treneris, spēlētāji, viss? Nu?
No? Nemaz nav provokācijas. Nē, vēl viss priekšā. Ļoti pa viļņiem. Nu kā bija 0-9, pēc tam mums bija 15-0 izrāviens, tad viņiem atkal bija kaut kāds 15 punktu izrāviens. Tā kā visu laiku mēs ejam pa viļņiem, no viena puses, otru pusi. Tā kā pagaidām neko nevar pateikt. Jāskatās, kas būs pēc spēles. Bet pēc šajām spēlēm tādās neko nevar pateikt, kas būs, kas nebūs. Viss lietas Tu tici, ka mēs kvalificēsimies? Vienmēr ir ticībai jābūt. Vienmēr, ja? Nu, bet loģiski. Puslaika beidzām ar -8. Nu, un šobrīd, ja saies, tad būs -9. Toreiz novēlu. Un 4. ceturtdaļa. Nu, tas pēdējais brīdis, kad ir jāsasmeļ tas izgātais ūdens. -9 un 4 sekundes grušiņiem. Saying sister, how I missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are. Get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. The boys in the better line. The boys in the better line. You're always talking about the boys in the better line. Mani arī pamodā. The boys in the better line. Drivers got names for 50 double barrels. Spits out, grits out, only smokes carols. Spirit, mind, body, and spirit. Without you hearing that spirit. Oh, that's the spirit. Saying sister, how I missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. Viena minūte, -7. Bija baigi labi, pāris neveiks. Bet nu varam, minūte, -7, nav tik traki. Mums 2 trīnīši un jau viss ir labi. Nu ko, tāpēc kā Igaunijā -10, 6-7, Gruzija bija pārāk, vismā baigie kalni. Bet bija forši, man šķiet bija prieks, ka daudz jaunie uzspēlēja. Atmosfēras ziņā priekš pārbaudas arī bija tīri forši. Mēģinās dabūt kādu spēlētāju, bet saprotiet, arī pie zaudēm baigi runāties negribās. Kāda vārda? Kā iet vispār? Neskatoties spēli. Jūs esat?
Ko tu ar pūties traumēciem ārpusē? Aktīvais Rīgāps. Nē, es trenējos, viņam spēlēju. Pret Igauniju uzspēlēju kaut ko. Kaut ko uzspēlē. Šoreiz atpūšos. Kas tālāk karjerā ir vēl Ziemeļa līgums? Tas vēl, kur vēja pūtīs. Kur vēja pūtīs. Prieks tā redzēt, tad dāja, lai sanāk. Nu ko, kā jau mēs zinām, pēc zaudējuma baigi nevienam negribās runāt un es šķiet saprotu, bet kā jau es teicu arī pašā sākumā, nav ko pārdzīvot. Šīs ir pārbaudas spēles, iedeva uzspēlēt arī dažiem jaunajiem. Pamēģināja, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca. Tagad trenerim galvenais darbs ir saukt visu pa plaukņiem un kvalifikācijas spēles, nu viss ir jāuzvar. Tā kā paldies, ka skatījāties šo vlogu, piesakojot Kasparam, kurš viņu editoja un filmēja. Tiekamies nākamajā!